Tā, mazliet pārtrūka, turpināsim no šīs vietas. Tad, ja man ir lielāks apjoms datiem, tātad vispirms mēs atskatījām šo te N ir 30, tagad aplūkosim N ir 100, un mēs redzam, ka labākais veids, kā noglināt spektru, ir citi M vērtība, ja, šeit. M ir vienāds ar 10, 10, tātad divkāršais Daniela kodols ar M ir vienāds ar 10. Un faktiski vēl tas atbilst, tātad šeit ir paņemta tāda L vērtība, kas ir 2 reiz kvadrātsakne no N. Pareizi, jo N ir 100, kvadrātsakne no N ir 10, bet reālais joslas platums ir nevis 10, bet L ir 20. Nu jā, tātad M, ja mēs ņemsim divkāršo kodolu, tad M īstenībā ir M10, 10 veido to joslas platumu, M ir 20. Un tātad tas ir 2 reiz kvadrātsakne no N. Tātad šeit mums labākais ir 2 reiz kvadrātsakne no N joslas platuma. Un ja man ir N ir 1000, tad mums ir pavisam neglūta histogramma, ne, bet periodogramma. Un dažādi gludinot mums te sanāk dažādas neskaidrības, kaut kāda plato, kaut kādas troksnis. Un atkal vislabāk, ko mēs iegūstam šeit, ņemot M3030 modificēto Daniela kodolu atkārtoti, jeb šo joslas platums ir 2 kvadrātsaknes no N. Ja? Kvadrātsakne no N 1000 ir 30. Jā. Nu jā, un labi, šeit ir daži secinājumi. Svarīgākais tas, ka jo lielāks ir N, tad negludināts spektrs vispār neko mums neparāda. Ja, šeit tiešām mēs nevaram nolasīt nevienu normālu frekvenci. Mēs nevaram uzmanēt, kur no šitām ir tā īstā. Ok, labi, vēl jautājums. Nu jā, tātad es teicu, ka var konstruēt ticamības intervālus. Un tas atbildēs uz jautājumu, kā noteikt, kuri periodogrammas pīķi ir būtiski, bet kuri tikai troksnis. Tātad formula jau konstruēt īstās spektrogrammas, spektrāls blīvuma funkcijas F aptuvenos 100 reiz 1 mīnus alfa ticamības intervālus. Šādā te veidā, ja? Tātad mums, protams, būs jāizmanto ir Hi kvadratā sadalījuma kvantile, un tātad tas ir, intervāli ir īstā vērtība būs intervālos plus mīnus 2L F gludinātā un dalīts ar kvantili. Ko vēl var darīt, lai ieraudzītu pīķus? Tātad lielos pīķus parasti atrast diezgan viegli, bet kā ieraudzīt mazākos pīķus un saprast, kura no viņiem ir būtiski? Attēlu bieži var vizuāli uzlabot, attēlu spektra logaritmu. Kāpēc? Tāpēc, kad atceramies, to mēs zinām no citiem kontekstiem, ka logaritms ir tā kā dispersijas stabilizējuša transformācija. Tātad kaut kāds, viņš novāc kaut kāds nebūtisks svārstības logaritms. Un tas jau attiecas arī, ja tas attiecas uz kādu laika rindu, tad tas attiecas arī uz spektru. Un, lai arī mēs izvēlamies logaritmu, vienalga ir svarīgi, tas nemaina to, ka mums ir svarīgi atrast labu L vērtību priekšgludināšanas. Tikai, jā, atceramies, to jau mēs redzējām tikko piemēros, ka ir šis konflikts palielinot joslas platumu B, jeb samazinot vērtību L, var pazaudēt svarīgus pīķus, bet samazinot B un palielinot L, iegūtie ticamības intervāli būs pārāk plati, un mēs nevarēsim izdarīt īsti nekāds secinājums, ir vai nav nozīmīga tā vērtība. Un tagad paskatāmies piemērs soidatiem. Šis bija negludināts spektrs, un šis ir gludināts spektrs, pieņemsim, ar Daniela kodolu, ar M ir 4. Kāpēc M ir 4 izvēlēts? Nu, grāmatā bija tāds piemērs, cik tur bija tie dati, es tagad, diemžēl, nepaskatījos laikam. Bet vienkārši šī piemēra varbūt parāda to, ka jau bez gludināšanas šiem datiem ļoti labi var redzēt šo te pirmo pīķi, kas ir visbūtiskākais, kas raksturo to gada cikliskumu. Bet mazos pīķus mēs neredzam. Mēs redzam, ka te kaut kas notiek, bet mēs neredzam precīzi, kurā vietā. Un jau nogludinot ar kaut kādu vērtību,
es varu ieraudzīt pēkšņi mazo pīķi ļoti labi. Īstenībā es jau no šeit varu labi nolasīt to 1/4, ka te ir, jeb šo 1 cikls 4 gados. Man pārgudināsies tas viennieks, bet, varbūt kaut kādā ziņā neuzsaucos par to, jo es jau viņu redzēju iepriekš. Tā arī reizēm var gadīties, kad mēs divos attēlos ieraugam divas frekvences un nevaram viņas ieraudzīt vienā attēlā. Un tagad piemērs ar logaritmu. Tātad, ko nozīmē logaritmētas spektrs? Mēs tagad paņemsim šo te otro spektru, un paņemsim logaritmu transformāciju no šīm vērtībām. Tātad mēs vienkārši šo te līkni ņemam logaritmu transformāciju no viņas. Mēs to varam vienmēr darīt, jo spektra vērtības vienmēr ir pozitīvas un nekad mums nebūs problēma ar to logaritmu. Ja viņas tur ir 0, tad viņas vienkārši laikam neattēlo. Un mēs iegūstam šādu kaut kādu attēlu. Tas ir iegūts ar automātisko komandu mvspec, norādot, ka mēs gribam logaritmēt. Logaritms ir vienāds ar yes. Un šī te komanda zīmē logaritmētu spektru. Kas ir labi šai komandai? Šī komanda labājā augšējā stūrī iezīmē tādu krustiņu, kas raksturo ticamības intervālus. Tas krustiņš, redziet, tātad horizontālā līnija ir tā kā vidējais līmenis, un tad ir ticamības intervāla platums, kas uz augšu ir lielāks nekā uz apakšu. Ja jūs brīnaties, kāpēc ir šāds nesimetrisks ticamības intervāls, tas tāpēc, ka dati ir logaritmu skalā. Sākotnēji viņš ir simetrisks, bet ja mēs paņemam logaritmu un logaritmu no ticamības intervāliem, tad, protams, kad ir nesimetrisks. Jo lielākām vērtībām sanāk maz, sanāk nesimetrisks. Paņemiet logaritmu no ticamības intervāla, kādu simetriska aprēķiniet, jūs redzēsiet, ka sanāk nesimetrisks. Un tagad jautājums, kas notiek? Logaritmu transformācija tā kā paceļ mazākās jaudas frekvenci, to 1/4 uz augšu pret apkārtējo līmeni. Un es paņēmu to krustiņu, tā kā nokopēju uz šejieni un uzzīmēju, ja, tā kā to joslas platumu. Un tagad kā pateikt, vai tas pīķis ir vai nav nozīmīgs? Tad tas kritērijs atkal ir tāds aptuvens, bet doma ir tāda, ka mums ir jāatrod, kas ir spektra kaut kāds tāds pamata vidējais līmenis, kas raksturo nulles svārstības, ka nav svārstība. Respektīvi, mums tā kā jānodala pīķi no pārējā, un tad tas pārējais ir pamata līmenis. Es mēģināju uzzīmēt, kas, manuprāt, ir pamata līmenis. Ja šitie ir mani pīķi, tad šitie visi pārējie ir pamata līmenis, un es nosaucu par pamata līmeni vidējo no tiem pīķiem. Nevis šitos pašus mazākos, nevis šitos, bet vidējo. Pirmkārtām es zinu, ka šis 2 un 3 nav īsti pīķi, jo es viņus iepriekš nekur neredzēju. Viņus vienkārši radīja tā logaritma transformācija. Kāpēc vispār viņi tur vēl parādās, to es tūlīt paskaidrošu. Ok, tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja, tagad, kad mums ir pamata līmenis, mums jāskatās tā. Ja mūsu atrastais pīķis mīnus ticamības intervāls vērtība pārsniedz pamata līmeni, tad tas ir īsts pīķis. Tātad šeit mēs redzam, ticamības intervāls ir šeit pie kaut kur 0,02 vairāk, un tas ir krietni virs pamata līmeņa. Tātad tādā gadījumā šis ir īsts pīķis. Paskatīsimies šos 2 un 3. Ja es uzlikšu uz 3 to ticamības intervālu, šo krustiņu, tad 3 tiešām nav īsts pīķis. 2 ir tā kā uz robežas, bet viņš nav, viņš nepārsniedz krietni, ja? Tātad man jābūt uzmanīgai, lai es nepaņemtu to 2 vai 3. Tie nav īsti pīķi. Kāpēc viņi tur ir? Ja? Tātad pēdējais teikums jāuzmanās ar to, ka loga transformācija izceļ tā sauktās harmoniskās frekvences. Harmoniskās frekvences, kas ir 2, 12, 3, 12, jeb 2 un 3 cikli gadā, kas nav nozīmīgs. Tagad, kas ir harmoniskās frekvences? Un no kurienes viņas nāk? Tātad, kāpēc viņas te parādās? Ja spektram ir liels pīķis, pie frekvences omega ir delta, vienkārši mēs atraduši pīķi pie omega. Un apzīmēsim to omega vērtību ar delta. Tātad mūsu gadījumā 1. Mums ir pīķis pie 1, kas nozīmē 1 cikls gadā. Tad tipiski parādās arī mazi pīķīši pie tā sauktiem harmoniskajām frekvencēm. Omega ir K delta, K ir 1, 2 un tā tālāk. Un šo jautājumu arī jūs man uzdevāt pagājušajā nodarbībā. Kāpēc tur parādās
kāpēc tur spoguļojās tās harmoniskās frekvences. Un es, diemžēl, nevarēju atbildēt uzreiz, bet šodien esmu sagatavojusi atbildi. Tātad lieta ir tāda, ka lielākā daļa signālu nav perfekti sinusoīds, perfekti cikliski. Ja mēs šo signālu nevaram attēlot vienkārši kā summu no divām sinusīdām ar to manu pīķi delta un vēl vienu pīķi tur 1/4 delta. Tāpēc harmonijas ir vajadzīgs, lai aprakstītu neciklisko, jeb trokšņu uzvedību. Nu jā, tātad mēs kaut kā intuitīvi sapratām, ka tie ir trokšņi, bet tie trokšņi, jā, ir vajadzīgi, lai aprakstītu tos mūsu reālos datus. Lai būtu tāds piemērs, aplūkosim signālu, kas sastāv no sinusīdas, kas veido divus ciklus laika vienībā. Kur fundamentāla frekvence omega ir vienāds ar 2. Nemulsiet, kaut kad pašā sākumā es jums teicu, ka omega nevar būt lielāka par 0,5, bet tas bija tad, mēs skatījāmies citās vienībās. Šeit mēs aplūkosim signālu, kas mainās tikai no 0 līdz 1. Tas nav tāds īsts novērojams signāls laikā 1, 2, 3, 4, 5, bet tas vienkārši ir cita laika skala, tāpēc tā omega arī var būt 2. Vienkārši tā, lai vieglāk uzzīm, lai vieglāk analizēt un saprast, kas tur notiek. Nu labi, un tāda doma tāda, ka mums ir omega ir 2, fundamentālā frekvence 2, kas nozīmē, ka ir 2 cikli laika vienībā, un aplūkosim, pievienosim klāt harmonisko frekvenču efektu. Aplūkosim 2, 3, 4, 5 un 6 harmoniju, respektīvi. Tās ir harmonijas, kuru omega ir 2, kur mums ir omega ir 2 pareizināts ar 2 līdz 6. Respektīvi, mums būs vēl arī tāds frekvences omega 4, omega 6, omega 8, 10 un omega 12. Un šeit ir, kā tas signāls ir ģenerēts. Respektīvi, šis ir pamatsignāls sinusoīda, 2 cikli laikvienībā T ar amplitūdu 1, un tad tie harmoniskajās frekvencēs ir signāli ar mazāku amplitūdu. Ja? Tātad, jo tālāk ir tā harmonija, jo mazāk tā signāla iet. Viņš tā kā tāds troksnītis ar vien mazāku amplitūdu. Jeb šeit ir uzzīmēti visi tie signāli. Šis zilais skaistais 2 cikli laika vienībā, ja laiks 0 līdz 1, ir pamatsignāls. Nu, tā varētu teikt, ja? Tas ir mūsu pamata signāls. Un tad šeit ir uzzīmēts harmonijas, šīs te raustītās līnijas. Otrā harmonija ir tāda, kad ir 4 cikli laika vienībā. Jā, redzam, ka te ir 1, 2, 3, 4. Viņa ir mazāka amplitūda 0,5. Trešā harmonija ir 3 cikli laika vienībā, tad 6 cikli, kur 1, 2, 3, ne, kur tā no ir viņām trešā sarkanā. 1, 2, 3, 4, 5, 6 un tā tālāk. Un katrs tā, jo lielākas ir tās harmoniskās frekvences omega vērtība, jo ir vairāk cikli laika vienībā, tad tas signāls vairāk svārstās un jo viņam mazāk amplitūda. Un šie te troksnīši palīdz mums iegūt mūsu kopējo signālu. Ja? Tātad, ja mūsu kopējais signāls izstās šādi, melnā līnija, tad īstenībā mēs nevaram viņu attēlot ar kaut kādu vienu sinusoīdu. Mums viņš ir jāattēlo ar šīm te harmoniskajām, mums ir vajadzīgs palīgā harmoniskās frekvences, lai to signālu tā kā dekompozētu visās frekvencēs. Nu, lūk, tātad, ja man ir signāls kaut kāds, kurš nav perfekti ciklisks, tad, lai es viņu precīzi aprakstītu ar fundamentālo frekvenču palīdzību, man būs vajadzīgas harmoniskās šīs te frekvences. Pamata fundamentālai, tātad galvenajai frekvencei, kas spēlēs lielāko lomu, papildus nāks viņas harmoniskās frekvences. Ok, tas bija par harmonijām. Tagad vēl viena lieta, ko es gribētu pastāstīt. Ja, mēs runājām tikko par neparametrisku spektra novērtēšanu, bet ir vēl arī tāda lieta kā parametriska spektra novērtēšana. Mēs aplūkojam iepriekšējā lekcijā, ka teorētiski mēs varam ARM-PQ procesam aprēķināt spektru, izmantojot
mūsu jauko psi polinomu, kas ir ARMA procesa teta un phi polinomu tā kā dalījums. Un mēs to polinomu rēķinājām no šī te kompleksā skaitļa. Un tādējādi mēs iegūstam teorētisko, perfekti mēs varam aprēķināt teorētisko spektrālo blīvumu funkciju ARMA PQ procesam. Tātad, tas ir tad, ja mēs zinām spektra procesa ARMA parametrus. Ja mēs tos parametrus nezinām, mēs varētu novērtēt, mēs varētu paņemt jebkuru procesu, mēs varētu paņemt procesu un novērtēt viņa parametrus un tad atrast spektru ar novērtētiem parametriem. Piemēram, ja mums būtu ARMA P procesa parametrs novērtējumi, phi1, phi2 līdz phi p, un arī sigma kvadratā mums ir vajadzīgi, tad izrādīsies, ka spektra novērtējums ir šāds. Mēs izvedām ARMA kaut kādam 2 procesam laikam spektru, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka mums teta polinoms nebūs, teta polinoms ir 1, bet būs tāds sigma kvadrātā dalīts ar phi polinoms. Un tad tev iekšā jāliek ir novērtētie parametri phi ar jumtiem. Tātad, restīvi, tas ir phi polinoms ar novērtētiem parametriem. Kāpēc tam ir kaut kāda vispār interese dzīvē? Interese tam ir tāpēc, ka izrādās ir tāda spektra aproksimācija ar AR procesu. Ir tāda īpašība, ka jebkuram stacionāra procesa spektram G un katram epsilon lielākam 0 var atrast laikrindu ar reprezentāciju ARP procesa formā, restīvi, ka xt ir vienāds ar k ir 1 līdz p, phi k reiz xt minus k plus wt, tātad tas ir baltais trolis. Var atrast tādu reprezentāciju, ka šīs xt spektrs aproksimē spektru G pietiekoši labi. Tātad pietiekoši labi, precīzāk sakot, mēs vienmēr varam atrast tādu reprezentāciju, kas aproksimē spektru līdz mūsu vēlamam precizitātes līmenim. Restīvi, starpības starp to mūsu aproksimēto spektru F no omega, kas ir balstīts uz ARMA P procesu un uz mūsu sākotnējo procesa G spektru, būs mazāk par epsilon. Ja, tātad, restīvi, tas ir kā parasti mēs definējam kaut kādas robežas, mēs paņemam epsilon kaut kādu brīvi izvēlētu skaitli lielāku par 0, un katram epsilonam eksistē tāds P, pietiekoši liela P, atrodot, mēs iegūsim, ka tas spektrs pietiekoši labi aproksimē mūsu spektru G. Lūk, tātad, ja, interesanti, ka mēs, ja mums ir stacionārs process, mēs varam atrast ARP procesu, kurš pietiekoši labi aproksimē mūsu procesu. Kāpēc tā? Jo stacionārs, droši vien, tas varbūt ir mazliet pārsteidzoši. Mēs iepriekš tā kā aplūkojām MA bezgalību procesus, kādu tādus interesantus procesus, dēļ kauzalitātes mēs varam aplūkot MA bezgalību procesu, un šeit mēs varam aplūkot tā kā AR procesu, bet viņš nav bezgalīgs. Tas nav vajadzīga apgriežamība, bet vienkārši mums atradīsim pietiekoši labu ARP procesu. Tas nav bezgalīgs ARP process. Kā atrast to P? Kaut kāda ziņā problēma ir tā, ka tā īpašība nepasaka, kādu P ir jāizvēlās. Mums tas P ir jāatrod, un viens variants, kā to var izdarīt, ir pielāgot tātad ARP procesus ar vien lielāku P un atrast to P vērtību, kas dod vislabāko tātad atbilstību datiem. Ja, restīvi, mūsu datu ticamība ir vismazākā. Iepš to mēs mērījām vienmēr ar informācijas kritērijiem, aids vai bits. Un, piemēram, šeit tātad mēs esam attēlojuši soju datiem aids un bits kritērijus, un viņi sasniedz minimumu pie 15. Jūs varat atrast ar kodā,
kā šitais ir izdarīts un kā ir attēlots šī te bildīt, un jūs varat izmantot to kodu citā situācijā, lai atrastu to labāko ARP procesu. Un iznāk, ka vislabākais, minimumu informācijas kritēriju abi divi sasniedz pie P ir 15. Un ja mēs tagad aproksimējam to P, to procesu, tagad mēs novērtēsim šo ARP 15 procesu soju datiem, tad mēs iegūsim, ka tas mazais pīķis, lielais pīķis mums būs viens tāpatās, un mazais pīķis mums iznāks pie frekvences 0,216. Tātad tas nav tā kā iepriekš pie 0,25, bet pie 0,216. Dalot 12, mums El Niño cikla garums ir 4,62 gadi. Ja? Protams, mēs iegūstam mazliet citu vērtību nekā, ja mēs neparametrs novērtētu, bet viņi ir diezgan līdzīgi. Tātad arī šādi parametri var novērtēt spektru. Un citā situācijā, ja mums ir varbūt kaut kas diezgan tuvu ARP procesam, tas ļoti labi strādā. Ok, šeit es pauzēju ar šo video, un vēl trešais video būs par divām laikrindām, bet tas būs atsevišķi.